Un tā mēs nonācām uz to Kavasan Falls, vietējiem mums parādīja ceļu, kur te izbraukt. Vispār likās, ka tas ceļš atkal aizdīs nekur. Un tad 21. gadā, 16. decembrī, Filipīnās bija taifūns, un reāli šīs ir sekas, ko jūs redzat, ka viss te bija turistu vieta iekārtot un apskatāmas vietas. Un šeit bija biļešu kasa, kā redzam, taifūns viss ir nopostījis, un tā vieta nav atkopusies, tāpēc bija pamestas. Lielam arī tas ūdenskritums ir mazāks, kā te vietējie saka. Šī vieta vispār praktiski turistu neapmeklēta, jo ceļš bija aizaudzis, bija jāta kājām baigais gabals, bet, kā jau redzam, te salauztas visādas vietas. Bet kopumā šāds, man liekas, ka žēl, man gribētu teikt, ka žēl šādas vietas, kuras tika pamestas. Man jau liekas, ja viņi ir tikuši atpakaļ uz kājām, tad arī šo vietu viņi elementāri varētu pacelt. Gribēju teikt, ka turisti vispār šeit nav, bet es redzu fonā, ka tieši rekur divi ir. Tā kā tomēr ir kāds turists, arī mēs esam turisti.